attiecības ar citiem cilvēkiem, tā ir mūsu miedarbība, jeb sauksim to par mūsu programmu miedarbību ar otra cilvēka esošajām programmām. Un neatkarīgi no tām, vai tās ir plusā, mēs dzīvojam, izpaužam vai mīnusā, mēs tātad veidojam šo miedarbību un veidojam tātad arī jaunu programmu ar šo cilvēku. Un iespējams, ka tie ir kaut kādi atsevišķi trigger punkti, kas ir mūsu matricā vai tā cilvēka matricā, un kas ir jāiziet kā mācību stundas gan vienam, gan arī otram. Viens spiež iespējams uz viņa sāpīgajiem punktiem, vai tas otrs cilvēks spiež uz mūsu sāpīgajiem punktiem. Ideālā variantā, ja mēs esam sevi pārveidojuši, visas savas programmas, mēs dzīvojam pilnīgā plusā, bet mēs satiekam cilvēku, kas var būt arī mīnusā, un mūsu uzdevums var būt tāds, ka mēs tam cilvēkam palīdzam pārveidoties. Tāpēc numeroloģijā, kad mēs skatāmies divu cilvēku sadarību, ir liederīgi analizēt gan vienu, gan arī otra matricu pilnībā.